Un Rabčinam 22 spēles Slovākijas čempionātā, Vītolam tikai 5. Mēs zinām to, ka nepārāk viss tur ir bijis labi Vītolam sezonas pirmajā pusē. Sējies pa kreisi, tālāk plauksts, mēties ārlāks ir ripa. Neizdodas otru mētienu noformēt. Ļoti stabils sniegums. Un te teicam vārdu priekšā trajektorijas maiņā. Varēja vēl būt krietni veiksmīgāka situācija. Aizsargiem Ivanu Mudrāk. Jāks. Uzbrukumā Slovākija, Faška Rudas un Pospišils. Ponenovs cīņu uzēgļas var ripēt vēl cīņu par to bija. Pagrūs pretnieks viss kārtībā noteikuma robežās un pret uzbrukumu iespēja trietā pat mēties vārtī. Renārs Krastenbergs 1-0. Latvija izvirzās vadībā. Tur uz pārkāpumu robežas pie laukuma apmals Latvijas izlases zonā vēl Krastenbergs nospēlēja pietiekami agresīvu atgūrību un vienatnē arī pārslidoja pāri visam laukumam. Krastenbergam ir izcils mētiens, to jau mēs esam redzējuši iepriekš. Lūk, šeit šī epizode pie zilās līnijas. Pagrūž jautājums, vai gribēja palikt kājās Slovāks vai nē, bet aizskrēja Krastenbergs un ar šādu asu, spēcīgu metienu tuvējās stūrī. Čempionāts līmenis iet uz augšu, protams. Te bīstams metiens no distances. 5 sekundes diagonāli gar vārtiem un netrāp. Neļauj trāpīt ar parību Šukelam. Jā, var pacīnīties Indrešs uz vārdu priekšu. Nesakmējās te tik līdz mētiem. Tagad Zīle spēcīgi. Indrešs labajā pusē. Ripa nomak no Latvijas Indrešs vēlreiz. Ātras sadarbības ar Jāks pa labi, kas notiks tālāk. Arī paliek zonā. Bīstami te vārdu priekšā glāb savu komandu pirmoreiz, bet diemžēl ne otroreiz Ivars Ponenovs un rezultāts ir 1-1. Neišķirts. Neizdodās izdīstināt rezultāts tablo laukuma saimniekiem. Pirmoreiz pārspēts arī šajā spēlē Ivars Ponenovs. Pirmoreiz vārti ir arī iemest Latvijas izlases cietoksnī šajā turnīrā. Mēs skatāmies vēlreiz atkārtojumu, kur tas sākne tam visam. Neveiksmīga epizode savā aizsardzības zonā, tālāk jau vairākas epizodes pēc kārtas. Jā, sākās viss ar to, ka ļoti neveiksmīgi. Zīle. Tomēr garām viņam tagad 2-1 aizsargu pret uzbrukums Daņo pa kreisi meties. Ponenovs rip savalda. Hokejs pusi, tā kā Slovākija toreiz ar sastāvu bija sarežģīti sakomplektēt to pēdējos turnīros pirms Remzī. Dzierkals mazāk un speciālists arī ir uz lēdus. Teicam nospēlē Dzierkals. Iespējas rip metienu. Mārtu stāps tomēr šoreiz. Mārtiņš Dzierkals. Lielisks moments. Cīnās līdz galam arī šajā epizodē. Un 2-1 aizsargu. Bīstama epizode. Diagonālā piespēlēties. Un Ivars Ponenovs. Trietā tagad. Un tos distances. Metiens un Ivars Ponenovs atsīt. Turnīra ar diezgan lieliem zaudējumiem. Bija 2-6 un arī 1-6. Tikmēr te no tos distances. Jā, tomēr ir dabū vārtos arī Slovāki. Kad 9 minūtes un 1 sekundi ir jāspēlē. 2-1. Slovākijai izdodās gūt otros vārdus spēlē. Teigot pie Rīpas vārdu priekšā. Jācer, ka parādīs to atkārtojumu tad nedaudz garāk, lai varētu saprast, kā tad atkal izveidojās situācija, kur praktiski trietā pret vienu aizsargu. Ne līdz galam visi paguva iesaistīties, tur daļēji maiņa, šķiet tikai 4 laukuma spēlētāji. Dzierkala diagonāla te. Tuvāk pie vārtiem uz otru pusi un kur paliek Riptāļi pie vārtsarga. Neticami! Mārtiņš Dzierkals, kāda iespēja! Spēcīgs metiens un tomēr Rabčans. Rikošets pie rikošeta pēdējās 15 sekundes. Jāks šai pa vārtiem. Rip otrā pusē metiens un nav Ripārdos Miks Indrešs. Lieliski iespēja tomēr. Tā netiek realizēta. Pēdējās 7 sekundes vārtī! Iekuleņo Ripu vārtos un rezultāts uz tablo 2-2. 5 sekundes ir vairs palikušas uz tablo. Latvijas izlase lieliski darbojās formātā 6-5. Tās iespējas veidojās Dzierkalam, Indrešim. Vairāk uzmetienu vēl arī no augšas, no zilās līnijas. Tur Ripa bija ļoti dzīvu vārtu priekšā. Lūk, arī Indreša iespēja
Tālāk Jāks tiek pie ripas, pavelk uz vidu, metiens no distances un nespēja ripu apturēt Rapčāns. Skatīsimies, vai tur ir trajektorijas maiņa vai nē. Un tagad var doties aizskriet bezbrukumā 2-1 aizsargu, 2 nogriezt spēlētājs muguras. Tagad Rihards! Formātā tagad arī pirmā priekšā bīstami jau vārtu guvums. Slovākijas izlases izcīņa panākumu. Kauflankausa izcīņā gan pārspēt Latviju, tāpat arī izcīnot panākumu pašā turnīrā. Un Patriks Krehorčāks gūst otros vārtus spēlē. Atklāts hokejs 3-3 formātā bija arī iespējas Latvijas izlasē. Un tad mēs skatāmies, lielā ātrumā izdodas nokļūt mūsu zonā, un tur apzināti bija šī piespēle. Vēl ne līdz galam, bet tomēr veiksmīgi šeit viss beidzās